aizvedu bleķus uz krāsošanu, kamēr tur krāsosies pie krāsotājiem, te ķeros klāt pie ratiem. Te ir priekšējais pakaļējais rats. Godīgi sakot, hroms izskatās tāds, ir arī bijis sliktāk, teiksim tāds kolhoza variantā. Šitais disks viņš varēja to noderēt. Es pat nezinu, vai viņš ir bojāts, vai viņš ir locīts, bet izskatās tīri tā neko no ārpuses, jā. Te ir, kur ir rūsa, var redzēt, jā, bet viņi ir tik maz, ka tur, teiksim, braukšanai netraucētu, bet ja restaurēt 100% moci, protams, tādu disku neliksi, jo ir bēda. Kameras vieta ir sarūsēta, pilnīgi rievs kameras vieta ir sarūsēta, un teiksim, ar to pašu rūsu vai ar to pašu hromu, te sevišķi var redzēt, viņš ir tāds diezgan bīstams, tāds kā asas malas, kā nazimi. Un agļa vēl, kamera būs pārdurta vai pārbarzēta, un tad ir ļoti sekojošais nelabais rezultāts. Jā, tukša riepa aizmugurā vai priekšā, tas ir bīstami, tas ir ļoti bīstami. Tā kā, vēlams, protams, arī kaut disks ir vesels. Te var mēģināt slīpēt, kaut ko krāsot, bet vai ir vērts, tāpat tā rūsa tur parādīsies. Agri vēl. Tāpēc es tomēr nolemu un iesaku, rekomendēju tomēr likt spiekjot, teiksim, jaunus feļļus, jā, hromētas feļļas, jo brīvi var nopirkt veikalā, pārdodās tur bez problēmām. Jā, ratu vajadzēs demontēt, jā, barabānus pūlēt, vienu otru būs divas pūlēt. Jā, gultņi man ir demontēti, 2 gultņi, un starp gultņiem ir kontriešu ierobežojums stāv buksē, jā, starp gultņiem. Te pēc tam montēsies 3. gultnis, to es pēc tam parādīšu, kā tas viss notiek. Kas tagad notiek? Tagad es demontēšu ratu, vajag izjaukt spieķus. Te man ir tāda 2 atslēdziņas sasietas kopā, 5,5, un tas ir tieši spieķiem der. Viņa garaniska, baigi parocīga. Paņemsim regulas spiekis, jā, viņam ir 100% pārklājums, var redzēt, jā. Ir 100% pārklājums. Bet situācija ir tāda, ka nevienmēr to spieki var dabūt vaļā, nevienmēr. Tad nav izējas, ka spieki vajag zāģēt. Vienkārši ņemt un zāģēt, skūvi ciet vaļā vajag. Vaļā, pēc iespējas. Te jau vajag saprast, kādas jums vispār ir domas. Vai vienkārši pārspīkjot ratu, vai tomēr restaurēt ratu. Te es gribu mēģināt saglabāt spiekjus, varbūt uz priekšu es viņus vienkārši nohromēšu, jo jaunas hromētas spieki ir diezgan nekvalitatīvi. Te mums puišiem, dažiem puiši bija uzstādījuši hromētas spieki, un rats ir vaļīgs, problēmas, liels problēmas, jo hromētas spieki ir tādi, teiksim, nedroši, nestipri. Un tad ir izdevīgāk, un varbūt pat arī pareizāk būtu restaurēt čehoslovāku spiekis, pūlēt, jā, un atdot uz hromēšanu. To es arī mēģināšu darīt. Tie, kuri skrojas vaļā, kas jādara pirms skrovēšanas? Vispirms es 2 dienas viņas sēļoju ar šitādu te ķīmiju, Brunoks, jā, katru spiekīti, gan no šitās puses es uzpūtu, un gan no otras puses. 2 dienas viņš man pastāvēja, 2 dienas ir pastāvējis, jā, un tad es tikai sāku skrovēt vaļā. Un vienalga, visus spiekus vaļā dabūt nav iespējams. Ļoti reti, kad visus spiekus var dabūt vaļā. Ko es daru, ja nevar dabūt vaļā? Tad es brutāli ņēmu fleksu, tāds arī, ka man ir makīta, un griežu pušu, bet griezt arī vajag pareizi. Nevis kaut kur malā te, bet jāgriež šī pusē. Priekš tam, lai pēc tam varētu salocīt kātiņu un mēģināt tomēr to galviņu izskruvēt nost un saglabāt vismaz galviņu. Jāgriež te kaut kur maliņā, jā, un tad salocīt, jā, un kaut kāds krūspīles tiespēst vai vēl kaut kāda veida, bet vajag mēģināt tomēr to galviņu saglabāt, vismaz pēc tam noskurēt nost. Un kaut kur tā aptuveni.
Tā, ko es daru pēc tam? Mani tagad spieki ir atlaisti. Pēc tam es ņēmu bori ar mīnus galu. Te man ir mīnus gals, jau ir sagatavots. Un vienkārši ņēmu un skrovēju nost. Nu, es to tagad nedarīšu ar vienu roku, jo man laikam nesanāks. Jā. Nu, katrā ziņa ar bori es noskroju visas galviņas. Tas notiek baigi ātri un diezgan vienkārši. Nu, lūk, notiek aptuveni tā. Nu, tad pēc demontāžas, pēc izjaukšanas, nu, tad parādīšu, kas man te sanāca viskopā. Turpinājums seko. Nu, lūk, dabūju vaļā, beidzot. Šitais izrādās man bija paklējis rads, jā, un viņš bija ļoti bēdīgs, nu, ļoti bēdīgs. Principā tas ir pirmo reizi manā praksē. 13 spieki es dabūju griezt. 13. Nu, te jau man iemests petrolijā, lai mercējās, pēc tam vajag šitā te locīt. Es jau stāstu, ka zāģēt vajag pie paša galiņa, lai pēc tam salocītu un vismaz saglabāt galviņas. Jā, noskrojot galviņas un saglabāt. Un notiek tagad tā mercēšana. Rīt parīt ķeršos klāt. Nu, principā, nu, gāja smagi, tiešām. Nu, manā praksē tas ir pirmo reizi. 13 spieki, tas ir daudz. Nu, pārsvarā tu 5, 4, nu, 3, bet, nu, 13. Tas ir daudz, jā. Nu, te var redzēt. Viss ir pa galam. Nu. Spieks pat iet riņķī, viņš pat neturās rumbā, pat neturējās caurumā. Ka gan viņam ir locīts gals, ja, kaut kur uz kādiem pāri 100 grādiem. Nu, paņemsim, cik te ir. Nu, te vismaz ir kādi 150 varbūt grādi, 130 grādi aptuveni. Tāpat viņš pat skrovēs pat pilnīgi šitā te riņķī, tur, nu, nezinu, kaut kā tā nedabūja vaļā. Nu, te pat var redzēt, kur viņi ir jau nozāģieti. Viņš pat iztaisnojās, bet neskrojās vaļā. Pilnīgi neskrojās vaļā. Iztaisnojās. Nu, viss ar fleksu nost un pēc mērcēšanas, pēc ķīmijas dabūšu vaļā. Saglabāšu galviņas vismaz. Nu, pakaļais rats gāja smagi, tiešām ļoti smagi, bet priekšējais rats gāja viegli un pilnīgi visu es dabūju vaļā. Pilnīgi visu dabūju vaļā. Un diezgan viegli, vienkārši tur. Bez problēmām, ja. Tad es viņu jaukšu vaļā. Tas ir iekšējais spieki, jā, spieki. Un disks, jā, nu te var redzēt, spieki vietā ir saglabājas hroms daudz maz, un tad tie spieki it kā nesarosējā. Nebija tik stipri sarosēti, tie spieki. Un tāpēc tas priekšējais rats man diezgan viegli es viņu dabūju vaļā. Pilnīgi visas galiņas veselas, tepat viņas var izmantot, nav nevainā nomazgāt. Nomazgāt un var izmantot kārtībā reizi. Spieki arī, spieks tīrīšu, pūlēšu un došu uz hromēšanu. Nu, tīrīšana notiek šitā te. Nekas sarežģīts nav. Te var redzēt aptiņi, kā tas viss notiek. Nu, vienam ratam vismaz pusotru stundu vajag zīlēt pie drāžu birsts. Nu, tīrīšu un to pēc tam. Tagad man ir paredzēts izjaukt līdz galam, atdot rumbas uz ķīmiju, nomazgas visu un tad uz pūlēšanu. Nu, jāatceras, ka rumbas ir divas veidas. Nu, teiksim, 3 veidas ir liela rumba. Saprātāt, tas ir pirmiem modeļiem 353, 354 un pirmiem modeļiem 2559 arī bija liela rumba. Un šitais ir pēdējais modelis 559, viņam bija jau mazā rumba ar ārējo bremžu stupicu, jo mazās rumbas ir divas veidas, ir ar iekšējo bremžu stupicu, kur iet iekšā, un ir ar ārējo, kur iet virsū. Nu, šitā ar ārējo bremžu stupicu, 2 gultņi iekšā. Nu, tāds
Tāds viņš ir, nu, nesīšu uz ķīmiju, tagad likšu 3 gultņus, un pēc tam jau parādīšu, kā tas viss notiek, jo 3. gultni tomēr jāliek, jo 2 gultņi, teiksim, no 3, ja tur būtu iekšā, teiksim, 304. gultnis, paņemsim 205. gultnis, nu tad varētu būt tie 2 gultņi, bet 302. 2 priekš tā svāra, viņi ir pa maziņa tie gultņi, viņi ir pa maziņa, un, nu, netur tie gultņi, 2 gabli viņa netur. Un tāpēc tu ieliek 3. gultni, tehnoloģijā ļauj ielikt 3. gultni, pat 4. var, un pie lielas gribēšanas pat 5. var dabūt iekšā, bet pilnīgi pietiek ar 3. gultni, un viss notiek. 3. gultnis, nu, pēc tam es tu visu parādīšu, kas notiek. Nu, tagad es jaukšu vaļā visu pārējo, un atdošu barabānus, rumbas atdošos ķīmiju, un pēc tam uz pūlēšanu. Nu, šī tā teikt kaut kur aptuveni. Nu, kaut kā tā. Braucam tālāk. Nu, lūk, kur bremžu barabāni ir nomazgāti un nopūlēti. Izpas muko, gan viens, gan otrais ir jau nopūlēti, nu, nomazgāti vispirms ar ķīmiju, un pēc tam nopūlēti. Nu, tie var redzēt, ir smuki dienā un nakts. Bremžu stupītes arī nopūlētas. Bremžu stupītes abas divas ir vienādas, omītei gan priekšā, gan aizmugurē. Var mainīt savā vietā, starp sevi viņas abas divas ir vienādas. Nu, izskatās aptuveni šitā te. Šitā te, jā, bremžu stupica ir ārējā. Ārējā viņa iet virsū barabānu. Barabāni ir 2 veidi. Šitie tie jauni barabāni ir 2 veidi. Šitais ir jaunākais barabāns, viņam ir ārējā bremžu stupica. Vecākais, mazākais barabāns, mazais barabāns, viņam ir iekšējā stupicā. Te iekšā. Iet iekšā, te ir tāds rops, un stupica iet iekšā. Savā starpā bremžu stupicas nav maināmās. Katram jābūt, katram barabānam ir sava stupica. Nu, tūlītās, nu, te var redzēt, spieki jau ir sagatavoti. Ir bremžu loki, tos es pats kniedēju, man gan loki ir, gan kniedes paņemsim, jā, tā var redzēt, viss ir kniedēts. Nu, tos pats kniedēju. Ir jaunas paudes arī, tie līmeņi, pelēcīgi tādi loki, bet es starpību nepamanīju. Es eksperimentēju gan ar šitiem ar veciem Čehoslovāku bremžu lokiem, gan ar mūsdienu Čehu. Nu, nepamanīju es starpību. Jo omītei tur tāpatās, nu, bremzes ir vājas. 3.4, 3.8, jā, tur drusku mainās, bet omītei gan šitie, gan tie, nu, starpību es nepamanīju. Tā, nu, lūk, tagad es parādīšu, kas notiek tālāk. Tālāk mums notiks, teiksim tā, rekomendēju ratam, barabānam likt, teiksim, 3 gultņi. Jā, rekomendēju montēt 3 gultņus. Nu, te šobrīd būs japāņu gultņi Nači. Mēģina ir Japāna 302 C3. Nu, ratam principā C3 nu, neprasās. Tur pilnīgi pietikt ar parasti gultņi vai CM. Nu, ja ir C3, tas arī netraucēs. Nu, ratam nu nav tik liela slode. Vienīgais, kas ir manā ziņā no rūpnīcas ir nepareizi, jo 302 gultņi, viņi ir pārāk maziņi priekš javas motocikla svara. Viņas ir pārāk maziņas, un tāpēc, ja izmanto 2 gultņus, nu netur tie 2 gultņi, reāli netur. Ja izmanto 3. gultni, tehnoloģija ļauj
Nu, principā dienā un nakts. Nu, 50 000 var nobraukt, ja ir trešais gultnis iemontēts. Nu, ja 2 gultņi, nu, grūti. 30 varbūt 1000, nu 40 varbūt. Bet, ja ir trešais gultnis, 50 var nobraukt droši. Tūlīt parādīšu, kā notika trešā gultņa montāža. Tā arī, kur ir ar šiem gultnīši. Nu, gultņus jāizmanto vēlams slēgtie, jo vaļēji gultņi, nu, tas ir vecas tehnoloģijas. Vaļēji gultņi, tas ir vecas tehnoloģijas. Jauni gultņi, viņi ir pārsvarā slēgti, jāvar savu smēri iekšā, tur var braukt. Kāpēc 3 gultņi? Nu, tiešām jāapskatīties. Nu, šitais te gultis, nu, viņš ir tiešām ir maz. 302. gultis, viņš ir maz. Nu, nevar viņš tomēr noturēt to svaru, motocikla svaru. Ja te būtu 303. gultnis, 303. kas iet sajūga kurvim, nu, tad būtu drusku savādāk. Ja pat 204. vai 304. arī vēl varētu būt, bet 302. nu, pamazi viņi te gultņi, pamazi. Un tāpēc jāizmanto trešo gultni, un trešais gultnis, viņš, teiksim, ļoti pagarina rata eksploatāciju kopumā. Ļoti pagarina eksploatāciju. Nu, te man visādi ir aksesuāri sagatavoti, kas ir ratam iekšā. Starp gultņiem ir buksa. Buksu jānoir po 13 mm nost, tas ir gultņu biezums. Nu, vienu pusi vajag vispirms noirpot, nu, izlīdzināt vienu pusīti, jo pārsvarā viena pusi ir tāda, nu, tā kā bojāta jau. Un pēc tam tur norēķināt, cik tur, ko tur, un 13 mm nost. 13 mm tas ir gultņu biezums. 13 mm. Kā notiek montāža? Montāža notiek no zvaigznes puses. Vispirms no zvaigznes puses. Kāpēc? Tāpēc, ka no zvaigznes puses ir centrējoša šeiba. Viņai jābūt no zvaigznes puses, un ar šito te valcējumu, te var redzēt valcējums, te uz iekšpusi, te uz ārpusi valcējums, un te uz iekšpusi tāds, tā kā, un te ir ārpus var redzēt. Un šito te ārpus valcējumu jāliek iekšā. Un šitā te notiek. Vispirms centrējoša šeiba. Centrē pašu buksu centrē starp gultņiem. Un tad tikai iet gultnis iekšā. Nu, te ir 2 varianti. Vai uz karstu likt, vai brutāli iedzīt iekšā. Nu, es te vienu brīdī kaut kā eksperimentēju gan karsēju, gan uz augstu dzenu iekšā, un nolēmu, ka es pārsvarā brutāli dzenu iekšā ar āmuru. Te man ir tāds citamais, viņš ir pilnīgi pārklāja gultni, gan iekšā, gan ārējo čaula, un es viņu šitā te dzenu iekšā to gultni. Var karsēt, bet man tā liekas, te karsēšana nelīdzēs. Nu, līdzēs jau, protams, bet man liekas, te neprasās tā karsēšana. Es brutāli vienkārši dzenu to gultni iekšā un viss. Nu, ar āmuru palīdzību tāds bīstamais instruments un sitamais arī, nu, gultnis ir iekšā. Viņš diezgan viegli iet iekšā, nekas sarīts tur nav. Un tur var redzēt, gultņa maliņa ir kopā ar sprostgredzenu vietu. Ja gultnis ir, ja tā šeiba, centrējoša šeiba viņa nav ielikta, tad gultnis iet zemāk, un tad tur baigais lufts paliek. Tas nav labi. Tūlīt es ielikšu sprostu. Nu, sprostu tur viegli. Plaķenes ar spiciem galiem, jā, un jāliek iekšā. Nu, un dabu iekšā. Ir stāv viss kārtībā. Pirmais gultnis ir iekšā no zvaigznes puses. Un te var redzēt centrējoša šeiba. Viņa centrē pašu buksi. Kad likt viņu iekšā, viņa nocentrējas, lai bukse atduras tieši pret iekšējo čaulu, pret gultņu iekšējo čaulu, lai tā bukse neskreidītu. Nu, un tūlīt brutāli drīsim
nākamo gultni, bet tur tā vajag uzmanīgi sist, lai tā buksiņa neizliek ārā no savas vietas. Tur jāsit, jāskatās, jāskatās, nu, kamēr gultnis nedurās pret buksu. Gultnis ir iekšā, atdurās iekšē čaula pret ierobežotāju to buksiņu, ja tur var redzēt. Nu, divi gultņi jau ir iekšā. Te vieta paliek trešam gultnim. Un viss. Bet jābūt tādam precīzam sitamam, lai būtu pārklējums gan iekšējiem čaulī un ārēji čaulī, lai uzreiz abus divus, lai nesabojotu lodītes iekšā. Nu, tā te notiek, 3 gultņi ir iekšā. Šī pusē te neko vairs nav jāliek, nu te vispār iet tādas šeibiņas, bet nu te viņas vairs neprasās, jo slēgtie gultņi tur vairs neprasās. Šī šeibiņa pēc tam prasīsies, te vajadzēs likt šitādu te buksīti ar kantīti un kopā ar šito pašu šeibiņu. Nu, te viņš ir šitā te pēc tam. Nu, to es likšu pēc tam, kad likšu dakšā rāmī. Tad es viņu ielikšu. Tagad viņu pēc piekļūšanas man tas viss traucēs. Turpinām tālāk. Gultņi mums ir iekšā. Tūlīt piekļūsim ratu. Nu, par spieķošanu. Nu, daži veči man te stāsta, vai es te baidos likt kopā, nepareizi kaut kas tad sanāks. Saku, kā ir veči. Nepareizi saspīkot ratu nav iespējams. Vienkārši nav iespējams nepareizi saspīkot ratu, jo diskam var redzēt, valcējums ir katrais uz savu pusi, un šitais ir pa kreisi, šitais iet pa labi, šitais arī pa labi, šitais pa kreisi, un tāpēc jāskatās pēc tā virziena. Pārsvarā jāsāk, nu, un barabāna caurumi ir viens zemāks, viens ir augstāk. Jāsāk ar zemāko, jo augstākais iet virsū krustveidā. Var arī sākt ar augstāko, bet tad baigi neērti tos otro spieki bāzt zem spieķa. Labāk sākt ar zemāko, un otrais spiekis vienkārši iet pāri krustveidā. Kā tas viss notiek? Nu, skatāmies, es ņemu pirmo spieki, ja, un tūlīt vajag vienkārši sameklēt pareizo virzienu, uz kuru virzienu mums iet spiekis. Nu, te var redzēt, te ir pareizais virziens. Var redzēt, jā, te ir pareizais virziens. Ja es paņemšu šo spieki uzlikšu uz otru pusi, redziet, kas te notiek, te ir nepareizs virziens. Tā kā nepareizi ratu saspīkot nav iespējams. Ot, te ir pareizs virziens. Tūlīt tas es saskrošu galviņa klāt, saskroju savā virzienā. Var redzēt, galviņa ir savu virzienu, spiekis ir savu virzienā. Un tad izmantojam otru caurumu, kas ir augstāk, un spiekis iet krustveidā. Šitā. Un arī savā virzienā varat redzēt, ja? Ja likt to spieki uz otru pusi, sanāk pret virzienu. Tāpēc kļūdīties te vienkārši nav iespējams. Saskrūvēt ratus, saspiekjot, pieņemsim, ja? Nu, tur tiešām nekas grūts nav. Centrēšana, jā, tur ir savādāk. Nu, ar centrēšanu, ja man ir brīvs laiks, nu, tad es pats centrēju. Bet, ja es baigi noslogots esmu, nu, tad es vienkārši ratu es nesu speciālists man viņu spiekjo. Tā, nu, pirmais solis ir, viens pāris ir gatavs. Nu, un šitā te notiek pa pārim. Tā kā spiekjosim tālāk. Nu, lūk, visi spieki vienā pusē ir saskrūvēti. Nu, nekas sarežģīts nav. Sāksim ar zemāko spieki, kas ir zemāk caurums. Aiziet otrais iet krustveidā un tā pa pārīšiem. Un kļūdīties nav iespējams, jo viss iet pēc
virzienā. Kāds ir valcījums priekš galviņas. Tūlīt tas ir otro pusi. Arī salikšu. Un redzēsim, kas būs tālāk. Otrā puse arī gatava saskrūvēta. Tad te man abi divi jau ir saskrūvēti. Gan šitais. Abi rati ir saskrūvēti. Ja kāds grib centrēt, spieķot pats centrēt, es nemošu, ka es arī pieķeršos pats, jāatcerās vienu tādu ļoti svarīgu lietu. Paņemsim. Kad rats ir dakšā, stendā, jāatceras tādu lietu, ka jācentro disku. Disks jābūt nevis pa vidu, teiksim, barabānam, nevis pa vidu barabānam, bet pa vidu ārējiem spiekiem. Ot, ir te ārējais spiekis, jo ir iekšējais spiekis un ārējais spiekis. Un šī pusē arī ir ārējais spiekis, iekšējais spiekis. Diskam jābūt pa vidu ārējiem spiekiem. Kāpēc tā? Tāpēc, ka barabāns, teiksim, no ārējais spieka līdz barabāna malai ir dažādi attālumi katrā pusē. Bremža pusē ir īsāk, var redzēt, īsāk. Zvaigznes puse ir garāk. Ir garāk, tāpēc, ka te iet vāks virsū. Un tāpēc, kādi 3-4 mm jābūt ar sabīdi. Zvaigznes puse jābūt drusku garāk. Tāpēc disku vajag spieķot pa vidu ārējiem spiekiem. Un te var skatīties, paņemsim šitā, te var skatīties no diska uz disku un salīdzināt ar ārējo spieki. Paņemsim, un šitā te vienā pusē var redzēt un otrā pusē, kur ir ārējais spiekis. Un to visu vajag nocentēt uz dakšanas, jā, un tad nocentēt pašu ratu. Nu, tur kļūda var būt līdz 1 mm, teiksim, jā, tā kļūda līdz 1 mm, nu, viņa lomu nespēlēs vispār. Tā kā spieķot vajag ārējiem spiekiem pa vidu disku, bet nevis pa vidu barabānam. Pa vidu barabānam būs nepareizi. Nu, lūk, 2 rati man ir gatavi. Es tūlīt bremzes salikšu arī bremžu stupicās. Un tad turpināsim tālāk. Nu, lūk, tūlīt es likšu bremzes kopā. Salikšu bremzes kopā un pārbaudīšu, cik liels man ir lufts starp bremžu loku un barabānu. Kā to var secināt? Vienkārši ielikt iekšā visu bremžu stupicu un pakustināt. Kas mums notiek, ja mums ir lielais lufts? Ja mums ir lielais lufts, paņemsim, ja mums ir lielais lufts, lai mums, teiksim, būtu 100% darba funkcija bremzēm, neitrālā pozīcija gan elipsam, gan klucim jābūt taisnam, 1:1, taisnam. Un efektīva bremzēšana notiek no taisnas pozīcijas. Ot, kad uzreiz viņš sāk grozties, tā ir efektīva bremzēšana. Bet, ja jums ir lufts starp loku un barabānu, un lai likvidētu luftu, tad jums jāpievelk trosi. Tad jūs pievelkat trosi, paņemsim, un elipsiņš paliek šitāds te. Un darba funkcija sākās pie bremzēšanas tikai pēc tam, un tas nozīmē, ka tas viņas būs tās bremzes, būs, nekur viņi nepaliks, bet bremzēšanas efektīva funkcija viņam pazūd uz pusēm. Un tāpēc klucim ar elipsu jābūt pilnīgi taisnā stāvoklī. Un kā tik sāk spiest, viņam uzreiz aiziet efektīva bremzēšanā. Es tūlītās, lai dabūtu tos visas luftus nost, nu te es lieku tāds plāksnītis. Nu, es tūlīt salikšu visu kopā, visus lokus, bremžu stupicās un pārbaudīšu, kāds stāvoklis ir barabānām, vai vienam vai otram. Kluči salikti. Viss ir savā vietā, smuki. Viss, nu te, protams, viss sās, viss ir caurumē jāsmērē ar smērvielu, ar solidolu. Nu, principā, te, man liekas, jau lomu nespēlē kāds solidols. Galvenais, lai viņš tur būtu. Jo pa sauso, nu, ir kā ir.
Te viss ir sasmērēts, te tur iekšā elipsam arī viss ir sasmērēts, jā. Nu, un te pie montāras iet gumies šeivo vai gumies riņķīts. Gumies riņķīts, un tad pēc tam aiziet pats kronšteins, tāds svīriņa tāda, nu te būs chromēti. Un tad jau uzglīnis virsū, nu būs dekoratīvs uzglīnis virsū. Nu, te arī ir solidols, viss ir sasmērēts, jā, un arī ir gatavs, teiksim, eksploatācija. Tagad mums vajag pārbaudīt bremžu klučus attiecību uz pašu barabānu. Un tagad es likšu iekšā, brīvi aizgāja un luftiņš. Redziet, luftiņš, nu te vismaz kādi 3 mm. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, lai blokētu luftu, tad svira, nu teiksim, to pusi noliksim šeit te. Svira būs pievilkta. Ja būs pievilkta, tad elips arī nevis taisni stāvēs, bet pagrīzīsies. Un ar to pašu darba funkcijā, pie bremzēšanas funkcijas pazudīs. Nu, uz 30% vismaz šitā te viņš strādās. Šitā te. Nevis šitā, bet šitā. Tāpēc šito te luftu vajag blokēt. Un kā ir otrā pusē. Jā, te arī tas pats. Pārbaudīsim otro. Jā, otrais ir pasmuko. Jā, un šitais ir gan pasmuko. Jā, te arī pasmuko, ļoti pasmuko, te neko nevajag. Nu, te ir, nezinu, kāpēc viņš tā dara, vai kaut kur caurumi, kaut kas nav riktīgi, vai paši kluči savādāki, jo bremzes ir jaunas piekniedētas, jā, bet luftiņš tomēr ir. Tā kā te grēkot uz pašu barabānu, nevajag, tur viss ir kārtībā. Tā, visus luftus vajag likvidēt ar šitādiem te plāksnītēm, es to daru. Te man visādi sagatavojas priekš motoram, viss kās te priekš motociklam. No šitādām plāksnēm es likvidēju luftu. Te ir viena plāksne, te ir otrā plāksne, nu iet tur iekšā, lai dabūtu to luftiņu nost. Plāksnes jātaisa no ņeržas, jo ņerža ir slīdošais materiāls. No alumīna nedrīkst, no metāla, nu var arī no metāla, bet tad tur vajag sekot. Ja būs pušu, tad tie 2 gabali aizīdos pa gaisu un var dabūt klemmi. Ja klemmi, nu tad ir trauma, pagalām, būs vakars. Tā kā šitās te plāksnes, te viens man gudrs cilvēks pateica, viņus jāliek no ņeržas. Ņerža ir slīdošais materiāls. Sasmērēt arī ar kaut kādu smērvielu, jā, un likt te iekšā. Nu, tūlīt es ielikšu iekšā, parādīšu, kā tas viss izskatās. Nu, dabo iekšā, nu, šitā te aptuveni izskatās. Ir iekšā. Un tā beržamā daļa, viņa tāda slīdoša sanāk, jo metāls vai alumīnijas būs pušu krietni ātrāk. Tā, nu, tūlīt es pārbaudīsim attiecību pret barabānu. Kustās, bet ļoti minimāli. Es domāju, ka es vairāk arī neko nedarīšu. Un te arī kustās, bet nu, ļoti minimāli. Es domāju, ka es vairāk neko nedarīšu, jo pilnīgi pietiek ar šitām te 2 plāksnītēm. Nu, te ir kaut kur milimetrs vai pusotra, grūti pateikt. Nezinu cik. Te man ir tādi biezāki arī ir. Var redzēt, te ir biezāki. Tur laikam milimetrs, te laikam droši vien pusotra. Nu, tur ir milimetriks, var redzēt starpību. No ņeržas. Jātaisa tikai no ņeržas. No alumīna nedrīkst, no metāla. Nu, kādu laiciņu turēs, bet
viņš nobērzīsies te pa vidu un puš divas daļās. Un tad klemme ir garantēta. Klemme ir garantēta. Nu, tas tā kā laikam būtu viss. Tūlītas es sākšu centrēt ratus. Un pēc tam jau liksim arī riepas virsū. Turpinājums seko. Nu, lūk, tā kā es arī teicu, nebija laika man pašam spieķot. Absolūti nebija laika. Es aizvedu vienkārši specialistam, un specialists man viss nospieķoja. Tas notika ātri, dažu stundu laikā, un bija gatavs. Es to darītu dienu, kā minimums. Tā kā es teicu, ja spieķotam ratam, diskam jābūt pa vidu, nevis pa vidu barabānam, bet pa vidu ārējiem spiekiem. Teiksim, pa vidu ārējiem spiekiem, ja? Ārējais spiekis, iekšējais spiekis. Un te arī ārējais spiekis, iekšējais spiekis. Jo vajag spieķot pa vidu ārējiem spiekiem, nevis pa vidu barabānam. Jo barabānam šī mala ir garākā nekā šī pusē. Šī pusē ir īsāka. Nu, lūk, rāti man ir gatavi. Tūlītās es sākšu gatavoties vilkt riepas virsū. Nu, te man ir sagatavots. Kameras ir universālas, teiksim. Kameras ir universālas 325, 350, 16, gan priekšā, gan aizmugurē. Pilnīgi vienalga. Riepas gan ir, teiksim, 350, 16, var redzēt, tas ir pakarēja riepa. Un 325, 16, tas ir priekšā riepa. Nu, zīmējums viņu atšķirās. Var redzēt. Zīmējums drusku atšķirās. Kreisā riepa ir 350 un priekšā 325. Drusku atšķirās. Riepas drusku atšķirās, var redzēt. Šitā. Nu, lūk tā. Šitā būs priekšā, šitā būs pakarējā. Kas mums sanāk? Kamera. Kamera universāla, tā kā es arī teicu. Var redzēt, universāla kamera, viņa var likt gan priekšā, gan aizmugurē. Tas ir ļoti ērti. Ja nevajag domāt, kur ir priekšā kamera, kur ir pakaļ. Tā ir universāla līdz virsū un miers. Tā, sakara par nipeli. Droši vien ne katrs zina. Tagad jau uz kamerām ir tāda tehnoloģija. Ir tāds uzgrieznīts un tāda izlocīta šeibiņa. Ot šī šeibiņa nedrīkst būt virs diska. Šī šeibiņa jābūt zem diska. Viņa piespiež pašu nipeli pie gumijas. Kad nipels jau iziet cauri diskam un ar uzgriezni ar skrūvē caur disku piespiež šī šeibu pie pašas gumijas. Jo vecie nipeli, te bija uzgrieznis uzkrūvēts, un tad galvā nesāpēja. Bet tagad te uzgriežņa nav. Viņš vienkārši ir, tas nipelīts ir, teiksim, vai iebāsts, vai iekausēts kaut kāda veida valns viņu zina. Nu, katrā ziņā viņš tikpat kā neturās. Un tāpēc ir tā šeibiņa, lai viņu varētu piespiest pie diska, nu, iekšpuses ar uzgriezni saskrūvēt visu. Jā, tā kā šitai tie šeibiņa jābūt zem diska, nevis virs diska. Nu, iekšpusē, starp disku un kameru. Nu, tā kā ir, tā arī jābūt. Un tad tikai iet pliks uzgrieznis virsū diskam. Tā, te man ir talks. Talks, to es arī izmantošu. Sasmirēšu visas kameras, visas riepas iekšpusē. Un strumis. 3 maņķiraukas, jā. 2 tā kā ir pa maz, vajag 3. Un tad es sākšu montēt riepas. Bet pirms montēšanas vēl jāizdara tādu lietu. Ratam virs spieķu galvām jābūt gumijas. Nu, es droši saku, ka ir, es pagaidām nezinu, kāpēc viņam tur jābūt, tam gumijām. Varu pieļaut, lai kamera nebežas pret spieķi, lai nebojātu kameru. Jā, un tāpēc tai gumijai tur jābūt. Gumijas izskatās šī tādas te lentes, vienkārši gumijas lentes, teiksim. Bet veikalā uz 16 nebija, tad dabūju pirkt 18, vienkārši griezu vienu posmiņu nost, līmēju
Un duru caurumu, ar duramu te var redzēt gan līmeni, gan duramais. Duru caurumu pa jaunu un visu 16 pārtaisīts. Un tad es maušu visu diskam. Un sākšu montēt riepas uz disku. Riepas mitas, čehu. Kvalitāte ir diezgan laba. Principā, ja dakša nav locīta, ramis nav locīta, nu, to pie 15 štukām var nobraukt. Tā kā tūlīt es sākšu gatavoties un tad filmēsim tālāk. Nu, viss ir sagatavots jau. Gumijas ir virsū, gan viena, gan otra spīka gumija. Un kameras. Nu, nezinu kā kurš, es vienmēr daru tā, kā pirms montāžas. Es kameru uzpumpēju, nu, kāds 5-10 minūtes viņam man pastāv tādu uzpumpēt ar stāvokli, nu, kā saka, lai viņi iztaisnojās. Nu, te var redzēt, 3,5, 16 universāla. Nu, viss ir jau ar talku ir sasmērēts, viss jau. Nu, ar šito pašu arī pietiek. Tagad tikai jāmontē, un es jums parādīšu, kā pareizi vajag montēt un demontēt riepu, jo tur arī ir sava secība. Ja būs nepareiza secība, var sabojāt kameru. Tagad tūlīt uzmaukšu riepu virsū, ielikšu kameru iekšā un tad izstāstīšu, kā vajag pareizi montēt riepu, lai nesabojātu kameru. To pie tā, nu, ir salikts uz pusēm, kamera ir iekšā, riepa virsū, bet riepa nav līdz galam. Tā, nu, šitais ir pakaļējā riepa, un varbūt, ja kāds nezina, šitais te raksts, kas ir 18-16, teiksim, olā, tāda ovāla olā, tas ir riepas termiņš, teiksim, izlaiduma gads 18. nedēļa, 16. mēnesis. Tas izsaka, ka šogad 5. maijā, 5. mēnesis maijā ir saražota šī riepa. Tas absolūti jauna riepa. Tā, kā notiek montāža? Tieši montāžas riepa notiek no pretējā puse nipeļa. Nevis no nipeļa puses montāžas riepa notiek, bet no pretējās puses. Kāpēc? Ja jūs sāksiet no nipeļa puses, un kad jums aizies jau uz otro pusi vajadzēs to riepu montēt, tad šī puse līdīs iekšā diskā un noraus vienkārši nipeli. Nu, varbūt nenoraus, bet būs ļoti tuvu, ka kamera būs traumēta. Un tāpēc montāža notiek no pretējās pusēs, nipeļa pretējās pusēs. Nipels, no pretējās puses sākas montāža un iet, montējam, un uz beigām mēs iemontējam iekšā riepu. Nu, tu, protams, vajag ļoti uzmanīgi, lai nepārtur tur kameru. Un viss, un notiek, riepa ir gatava. Nu, es tagad sākušu montēt riepu, samontēšu. Nu, tad filmēsim tālāk. Nu, kaut kā tā. 3 maņķirovkas, ar 3 maņķirovkam es tagad to visu darīšu. Tā kā to jāatceras. Montāža notiek no pretējās puses nipelim, un demontāža notiek no nipeļa puses. Demontāža notiek no nipeļa puses. Aiziet un vaļā. To jāatcerās. Savādāk var sabojāt kameru. Kādam kameru tāpat var sabojāt, ja neuzmanīgi izmantot maņķirovkas, instrumentus, un var pārdūt. Tā kā tur vajag ļoti maigi, un tāpēc, kad es ieliku kameru iekšā, es vienmēr kameru vēl, teiksim tā, uzpumpēju bez nipeļa. Es to kameru drusku tā kā iztaucu no nipeļa, tur nav iekšā. Nu, lūk, un tagad es sākšu jau montēt pa īstām. No pretējā puses nipelim. Montēšana sākās no pretējā puses nipelim. Protams, riepa ir virsū. Sapumpēts, abas divas ir gatavas. Tā, izstāstīšu, kā tas viss notiek. Kad riepa ir virsū, jau uzmontēta pilnībā, tad vajag pārbaudīt
uzspiest riepu, nu te es to vairs nevaru to izdarīt, kamēr vēl nav uzpumpēta, var uzspiest riepu un apskatīties, vai nav iekostā kamera. Jo var redzēt, ja ir iekostā kamera, nu tad varbūt nepatikšanās. Tur vajag skatīties, pilnīgi riņķī, jāspiež, jāskatās, lai nav iekostā kamera. Viss pilnīgi riņķī, jā, vienā pusē, otrā pusē, viss, jā, viss kārtībā, skatāmies, nu ja nekas nav iekosts, tad pumpējam riepu. Bet ja ir iekosts, jā, nu tad tur pumpējam pa drusciņām, atkal izlaižam, pumpējam pa drusciņām, atkal izlaižam, vai riepu pašu kaut kā tur mēģinām kustināt, bet kameru jādabā ārā, lai kamera nebūtu starp kordu un disku. Kamera jābūt iekšā, riepā iekšā, bet brīžiem ir viņi iekodās starp kordu un disku. To visu vajag cītīgi pārbaudīt pie pilnas montāras. Nu, kad jūs esat pārliecinājušies, ka kamera nav iekosta, nu tad var pumpēt. Nu, tā kā es daru, es uzreiz pumpēju 4 atmosfēru iekšā. Iepumpēju 4 atmosfēru iekšā un skatos, vai riepa ir savā vietā. Kā to var konstatēt? Riepa ir tādas svītriņas, varbūt redzat, ja? Rekur te ir tādas svītriņas. Un tas svītriņas, viņi visi jābūt vienādas, pilnīgi riņķi. Ja viena svītriņa trūkst, tad tas nozīmē, ka riepa nav savā vietā. Kaut kur kaut kas traucē. Nu, tad tur vajag izlaist spiedienu ārā un atkal jāskatās, kur ir problēma. Jo šitā te jābūt tā, kā ir, te var redzēt 3 svītriņas, ja? 1, 2, 3, laikam 3. Vai 2, nesaprotu, cik tur ir. 3, laikam 3, jā, 3 svītriņas, jā, viņas visas 3 arī būtu redzamas no abām pusēm. Nu, šitā ir pakaļai riepa, te ir vairāk svītriņu. Priekšai riepai, te ir tikai viena. Bet viņa jābūt pilnīgi vienādā, ap disku pilnīgi riņķī. Kad jūs esat pārliecinājušies, ka riepa ir savā vietā, ir sapumpēts, nu es galu uzreiz 4 atmosfēru iekšā, pārbaudu, riepa viss ir savā vietā, viss forši abās puses jāpārbauda, nu tad es nolaižu līdz 2,5 un 2,5 es atstāju. Mazāk es neatstāju, jo tāpat tas viņš ap laiku kaut cik, bet tas spiediens drusku samazināsies. Nu, tad pēc tam ir iemontēts īsas buksiņas. Viņas īsās, kur tādas te izskatās īsās buksiņas, jo viņas ir 2 veidas. Ir garā, teiksim, šitādi galvas nesajaukt. Jo šitā ir jaunas javas 38, 34 aizmugurē. Stāv starp gultņiem velkošā rata gultņa un zvaigznes gultņas starpā. Šitā garaniski ir jaunas javas un omīte ir gan priekšā, gan aizmugurē ir īsās un jauna javai priekšā arī ir īsā. Nu, tad jāmontē šitos te buksiņas gan priekšā, gan aizmugurē. Abām riepām šitāds te ir iemontēts. Tā, nu pakaļējiem ratam te vairāk neko nevajag, pakaļējais rats ir gatavs, viss ir pārbaudīts, spiediens iekšā, es iepumpēju, viss 2,5 uztaisu, lieku izlaižu ārā, bet situācija ir tāda, ka jaunām kamerām tas muciņas, kas ir virsū nipelim, viņš ir tikai tāds muciņš, lai nosektu caurumu. Bet ja jūs vēlēties dabūt nipeli nost, tad jums jābūt tāds padomju laiku muciņš, tāds dakšiņa. Un ar to dakšiņu tad var izskrovēt nipeli. Tad tā kā šitādai te muciņai jābūt vienmēr līdzi mazums, kas varbūt braucot vajadzēs kameru mainīt vai vēl kaut ko. Šitādai muciņai jābūt līdzi, lai varētu izskrovēt nipeli. Nu un pēc tam, kad jau ir spiediens iekšā, riepa ir nocentrēta, viss ir savā vietā, un tad es ar šitādu te atslēgu 12 galviņa garaniska, jā, tad es skrūju to uzgriezni ļoti ērti, jo ar parastu atslēgu, nu, var saskrūvēt kopā, bet baigais, teiksim, čakars, tu netiek klāt tā šitā, te ļoti vienkārši, muciņa virsū un skrūvējiet, cik jums vajag, nu, tie mani visi ir pievilkts, nu, tur vajag uz jūtību, tur tiešām vajag uz jūtību, lai tā šeiba, kas tur apakšā zem diska, saspiestu kameru, jā. Jā, nu, te man viss ir saskrūvēts, jā, nu, šitā te atslēģi, ļoti vienkārši ērti, ērtāk vienkārši nevar būt. Nu, šitā te muciņa, jā, tas ir, lai nipelīt ieskrūt, izskrūvēt. Tā, ar pakaļo ratu te viss ir skaidrs. Tagad
Turpināsim par priekšējiem ratam. Priekšējiem ratam ir dekoratīvs vāciņš. Kur viņš man ir. Šitais dekoratīvs vāciņš ir no jaunas javas 34, 38. Viņas ir rūtainas. Jo es apzinīgi lieku rūtainu vāciņu, jo viņš ir smukāks. Rūtainais vāciņš ir smukāks. Nekā tāds gluds. Nu, pēc modeļa nav, saku, kā ir. Jo gludais vāciņš, viņš man nepatīk. Rūtainais viņš tāds baigi smuks. Un kas vēl ir par problēmu tam vāciņam? Šitā tā iekšējā vietā, un te man jau ir pārpresēta, šitā tā iekšējā vietā viņi ir izpresēta uz iekšu, un te man ir izpresēta uz āru. Var redzēt, ka ir uz āru izpresēta. Jo priekš kam tas ir jādara? Ļoti vienkārši. Šī vieta barabānam, viņa neatbilst barabānu malai, jo centrs ir pāri barabāna gabarītam, nu vismaz 2 mm, vismaz. Viņš ir garāks nekā barabāna mala. Un ar to pašu vēl vāciņš. Tas te iekšējais presējums arī ir uz iekšu, kā minimums, milimetrs pusotra, kā minimums. Un tad kopā sanāk kādi 3 mm, kopā sanāk kaut kur 3 mm, un tās vāziņš vienkārši neturās uz barabāna. Viņš vienkārši negrib turēties, tad viņš krīt nost, amortizēja, un brīžiem ir tā, ka vāciņš vēl ir pa lielu, un šitais te vāciņš man arī ir pa lielu. Viņš man neturās, ja viņš man ir pa lielu, nu tad vajag vienkārši gumijas āmuru, līdz tu pat ar metālisku āmuru arī var, bet maigi apdaudzīt maliņu riņķi. Maigi. Turpat ar metālisko var, jo te plēve ir virsū, tur nekas nesabojāsies. Nu, un pēc tam, man ir tāds presiņš, kur viņš ir man sagatavots, ar ko es presēju šo vietu uz ārpusi. Te ir tāds presiņš sagatavots, es vāku lieku virsū. Te ir tāda šeibiņa, mali, te kantīte, tas stūrīts, viņš ir nopaļots virsū, uzgrieznis. Un es tur ieskruvēju, cik tur, uz aci, principā uz aci, un te sanāk šitāds te rezultāts. Tad es esmu pārliecināts, ka man tas vāks neskarsies pie gultņa, teiksim, gultņa sežvietas korpusa neskarsies. Te var redzēt. Nu, tad tas viss. Tālāk viss nekas netraucē. Nu, tūlītas es noņemšu nost. Apdodīšu riņķi to vāciņu, noņemšu nost plēvi, un tad parādīsim, kā tas viss izskatās. Nu, lūk, vāks ir virsū. Plēve arī tikpat kā nost. Nu, un izskatās šitā. Nu, šitais vāciņš, tiešām viņš ir smukāks nekā pēc modeļa. Ja pēc modeļa ir gludais, viņš man nepatīk. Šitais rūtainais ir smuks. Nu, te var redzēt, ir uz ārpusi izcelts. Un vāciņš ļoti labi turās uz barabāna. Vāciņam ir 3 klipši. 3, bet es vēl pastiprinu šo konstrukciju, un starp klipšiem es vēl 3 klipšus. Vienkārši iesīt ar skrūgriezni. Ieliec skrūgriezni un iesist vēl 3. Man kopā sanāk 6, lai tas vāciņš ļoti riktīgi turētos. Nu, tā te. Priekšējais rats ir gatavs. Tā kā jūs zināt, kā jābūt pareizi riepa montāžai un pareizi riepas demontāžai. Ir sava kārtība, kurai jāseko savādāk var sabojāt kameru, jeb vēl kaut ko. Nu, kaut kur tā aptuveni. Priekšējais rats ir gatavs. Nu, tie ir bremžu puse. Saliksim bremžu stupits. Tas man arī ir sagatavots. Tikai jāpieskroē. Tas man arī ir sagatavots, tikai jāpieskaro sviras. Un, principā, rati ir gatavi. Nu, lūk tā. Tā kā paldies par uzmanību. Sekojiet kanālam. Retrojāva Georgs. Turpinājums seko.